tas ir pīdzīts, ko viņi dara ar tiem sīkajiem. Tajās ķepūtas ielas, 80. pirms skolas, skolā un bērndārzos. Ķepūtas iela 26, tas ir 80. pirms skola. Tāpēc šis man nav nekāds baigais jaunums, es jau zināju, kā tu verbēt tos bērnus, tāpēc, ka vienu dienu es gāju garām tās mūsu skolas pagalmam, tur jau kaut kāds učenis bija savām grāmatām, rokās jau pametušas klases, jā, skola bija vērsies ciet, un es gāju mājās, jā, un viņai blakām, kura turēja tās grāmatas, rokā viena blakām turēja grāmatas kastē, kā filmās tās 4 stūrēnās kastītes, kuras tu pat nes, ka tu pamet tā kā darbu, ka tu esi ķipa atlaists, ja tā kā tu savācos mācu un pisties prom kaut. Un tā, kas tā kā pisās jau prom, kas bija tikko atlaista no darba, viņa tai blakus esošā skolotāja, kas bija vienkārši turējis grāmatas, tā kā, vienkārši ejot uz mājām, ja pēc pasniegtās stundas un lekcijas bija teikusi, klausies, es tev ieteiktu paņemt tās grāmatas un arī likt kastē tāpat kā es un pamest šo darbu kopā ar mani. Jo tas, ko es šodien redzēju, Daiga, tas bija ārprāts, un kā viņai stāstīja. Ja? Es biju tieši, kā tur tās trepītes, kad tu izēji ārā no tās skolas galvenā pagalma, tad tu eji tā kā uz otru pusi, ja manai vecajā skola bija tās pagalmas. Es biju aiz tā buģētā betona, aiz tās akmens sienas, kas ir tā kā zālē, kas ir zālē, un es dzirdēju to sarunu. Un viņi saka, Mārīt, stiprākie paliek. Ja tu pameti darbu, tā ko tu šodien redzēji skolā, tā ir tava izvēle. Un no vienas puses Marītei piekrītu. Viņa paliek tur jau tāpēc, ka viņai patīk tas, kas terās tajos bērndārzos, jā, pamima skolē. Bet tāpēc, ka viņa ir gatava būt ar laiku pat censties to izmainīt. Un kaut kā inklūdoties tajā visā, problēmā, tajā visā sausā, atklātajā, jā. Tāpēc viņa paliek darbā. Jo viņa varbūt drīz sāk sadarboties ar mūsu bunkurā militārā signāla, aģentiem, jā, ar aģentu signāliem. Un varbūt viņa centīsies mums ar laiku palīdzēt, tāpēc viņa palika darbā. Es tā domāju. Viņa drīz sadarbosies ar mums. Bet tā otra, kas pameta darbu, arī viņu es saprotu, jo to vakar, ko viņa redzēja, Mārīte to neredzēja. Mārīte to zināja, bet to vakar viņa to tieši neredzēja, ko redzēja Daiga, pirms viņa pameta darbu. Tas nebija vieglām acīm. Tā kā, jā. To es saprotu.